Lasam Bībeli par pēdējiem laikiem, par pasaules galu. Bieži tas ir gan dzirdēts, jā, pasaules gals, bet īstenībā jau Dieva vārds par to runā. Mateja evaņģēlijas 24. nodaļa, kur mācekļi Jēzu prasa, kāda būs tavas atnākšanas un pastarā laika zīme. Un Jēzus atbildēja tiem un sacīja: pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ, jo tad daudzi nāks manā vārdā un sacīs: es esmu Kristus, un tie pievils daudzus. Bet jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu. Par to jau arī viss ir pateikts, ka tas būs, jau Jēzus par to runā. Esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek, bet tas vēl nav gals. Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un būs bada laiki un zemestrīce dažās vietās. Bet tas viss būs tikai lielo bēdu iesākums. Tad tie jūs nodos mokās un jūs nokaus, un jūs būsit visu tautu ienīsti mana vārda dēļ. Joprojām daudz kristiešu ienīst dēļ to vien, ka viņi sludina Jēzu Kristu patiesību, jo Jēzus ir teicis, esmu patiesība. Un tad daudzi apgrēcināsies un viens otru nodos un viens otru nīdīs, un daudzi viltus pravieši celsies un tie daudzus pievils. Un tāpēc, ka netaisnībies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs, bet kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Un šis valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām. Jā, bieži cilvēki sakot, nevar paturēt Jēzu savā sirdī, kas tev tur jāsludina, vispār jau tā ir Jēzus pavēle, un tam tā ir jānotiek, jo viņš to ir arī pateicis, ka ir jātop sludinātam visām tautām, un tad nāks gals. Nu, un tad es gribēju tā pavilzīties uz beigām, tā kā, jā, tie ir Jēzus vārdi, un reizēm man arī cilvēki saka, kad, nu, ko tad, viss jau dzirdēts jau par to pasaules galu, visu laiku runā, tad būs, un redz, kā nav, tā nav, muļķības, un nav, bet vispār jau jāatcerās to, ka Dieva vārds saka, kad to stundu nezin neviens, ne eņģeļi debesīs, ne dēls, kā vien tēvs. Un tad vēl arī tas fakts šeit ir, ka tā ir vienkārši Dieva žēlastība, jo ja tas gals jau būtu pienācis, tad būtu vēl mazāk to, kas izglābtos, jo reku šeit ir teikts, un ja šīs dienas netiktu saīsinātas, tad neviens cilvēks neizglābtos, bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsinātas. Tā kā tā, nesaka, ka Jēzus tev to nav pateicis, ka Jēzus nav brīdinājis, tad nevarēs tā teikt. Bet tev vēl ir laiks, ik katram, kurš vēl nav pieņēmis Jēzu par savu glābēju, pieņemt Jēzu par savu glābēju. Vēl ir žēlastības laiks. Pieņemt par savu glābēju Jēzu, par savu pestītāju.